Mana ikdiena ir diezgan piepildīta. Rīta skrējiens uz skolu, darbu, pulciņi, varbūt kāds laukumiņš vēl pa ceļam, mājas, vakariņas, un tad jau šķiet, ka diena ir beigusies un jāiet gulēt. Bet es ļoti cenšos, un manuprāt, tas ir svarīgi tajos mazajos brīžos, kad var atrast laiku sarunai ar bērnu. 1 pret 1, kaut minūte, 2, kurās var viņā ieklausīties un uzklausīt galu galā to, kas viņam ir svarīgs. Jā. Kā tev gāja? Labi. Labi? Gribi kaut ko iet padzerties? Jā. Ejam. Kura šodien bija tava mīļākā dienas daļa skolā? Tas bija pašās beigās. Pašās beigās? Ko Jā. jūs darījāt pašās beigās? Nezinu. Spēlējāties droši vien, Jā. Jā? Jā. Tā bija tava mīļākā daļa? Jā. Kādas spēles jūs tur spēlējāt? Nezinu. Ko spēlē skolā? Paslēpes drīkst? Ķerenes. Ķerenes drīkst? Tā ir viņa tava mīļākā spēle? Jā. Jā? Es viņu varētu kādreiz paspēlēt ar tevi? Jā. Labi. Es ceru, ka es tevi noķeršu pirmā. Kā tu vispār jūties savā skolā no 1 līdz 10? Es jūtos 10. 10? Wow, un šodien arī uz 10? Jā. Wow. Man prieks, ka tu jūties tik labi savā skolā. Bet arī, ja kādreiz gadās sliktākas dienas, tas jau arī tā var gadīties. Bet 10 ir super. Paldies, ka tu man pastāstīji. Kā tev iet, Edvīna? Labi. Es redzēju, ka tu biji šodien bibliotēkā. Jā? Kā? Es redzēju, ka tev ir jauna grāmata somā. Kur tu viņu dabūji? Es bibliotēkā. Bibliotēkā? Lasīsim kopā mājās? Jā. Sarunā. Saziņai ar bērnu šajā vecumā ir būtiska loma sociālo prasmju un kognitīvajai attīstībai. Pareizais jautājums var būt jebkurš, ja vien esam ieinteresēti sarunā. Sarunājoties ar bērniem, mēs veidojam uzticamas un drošas attiecības. Tas var prasīt laiku, taču to var iemācīties. Pāris ieteikumu, kas varētu noderēt. Labs veids, kā sākt sarunu, ir pastāstīt kaut ko par sevi vai saviem novērojumiem. Sarunu veido no es perspektīvas, izvairies no tev vajag, tu izdarīji, runā no sevis. Uzdod atvērta tipa jautājumus, uz kuriem nevar atbildēt ar jā vai nē. Sarunājoties ar bērnu, ne tikai uzdod jautājumus, bet ieklausies viņā un dod viņam laiku izteikties pašam savā tempā. Runā ar viņu, iedrošina viņu stāstīt par sevi vairāk. Klausies bez nosodījuma un kritikas, izturies ar cieņu.